kāpēc es domāju, ka cilvēki nepārdzimst? Kad man bišķi nepatīk tas, ka ir tā tiek, mēs nomirstam, mēs būsim pie Jēzus, mēs aiziesim pie Jēzus, visas ciešanās beigsies. Es, piemēram, ticu pagājušajām dzīvēm un nākušajām dzīvēm. Ir bijusi pieredze, kad esmu daudz strādājis ar emocijām un meditējis arī. Un vienā brīdī bija tā, ka es bišķi tā kā izgāju no savu ķermeņa un tur bija jautājums tāds, ja tu neesi tavs ķermenis, tu neesi tavs prāts, tad kas tu esi? Ir ļoti svarīgi saprast bieži vien, ka mēs ne tikai fizikas cilvēks, kā es tādu, bet ir arī dvēseli. Vārds ir jūties priecīgs, un tas ir iekšēji. Un to arī, protams, varētu redzēt ārēji, ka cilvēks mājas. Kas vēl ir garīgi? Iepriekš pieminēja garīgas lietas. Un tas, ko tu minēji, tā var būt. Tā var būt, ka cilvēks tur izies no ķermeņa vai kā viņam ir tā sajūta, bet tas jau ir garīgi. Un, ja ir labas lietas, labas gars, tad arī ļauni gari. Piekrītam, ja? Piekrītam. Un vienkārši tas, ko Bībele arī runā, ka ir ļauni gari. Bet vai tas ir saskaņā ar Dieva vārdu?